Ēterā raidījums Jautājumi, atbildes. Raidījumu finansiāli atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība. Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Šis ir raidījums no cikla Jautājumi un atbildes, un šīs nedēļas raidījuma dalībnieks ir Daugavpils valsts pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, pie mikrofona Andrejs Trokšam. Sveicināti, cienījamie Divu krastu radio klausītāji! Un šajā raidījumā parunāsim par pašu aktuālāko, protams, par pēdējo dienu notikumiem. Mēs dzīvojam diezgan satraucošā laikā. Arī Daugavpils pilsētas iedzīvotāji ir saņēmuši šūnu apraides apziņojumu par iespējamo gaisa apdraudējumu. Sakiet, lūdzu, kāda bija rīcība no pašvaldības puses šajā gadījumā? Daugavpils pilsētā un Augšdaugavas novadā ir izveidota mums kopīga civilās aizsardzības komisija, kuras priekšsēdētājs es esmu, un atbilstoši gan visiem vadlīnijām, gan satrenētiem algoritmiem, pirmais un svarīgākais uzdevums ir rēģēt pietiekami ātri. Mēs tikko, kad saņēmām ceturtdienā apraidē paziņojumu 11:30, tad burtiski dažu minūšu vēlāk tika sasaukta ārkārtas civilās aizsardzības komisijas sēde uz 12:00, kurā piedalījās visi atbildīgie dienesti, sākot no izglītības iestāžu pārvaldes vadītājas, beidzot ar policiju, ugunsdzēsēju, bruņotie spēki, veselības iestādes, dažādas pašvaldības struktūra vienības, kritiskās struktūra vienības, kuru galvenais mērķis ir gan iegūt, gan pārbaudīt visu operatīvo informāciju reālā laika ziņā, lai mēs spētu ātri rēģēt. Un tās pamat galvenās prioritātes šajā reakcijā ir: pilsētai ir jāapstājas uz brīdi, pilsētniekiem, iedzīvotājiem atbilstoši bruņoto spēku rekomendācijām un krīzes centra rekomendācijām ir jārod droša vieta. Pēc tām visām vadlīnijām mēs iedarbinam mehānismus attiecībā uz sabiedriskā transporta vai kustību vai apstādināšanu. Un šajā gadījumā svarīgākais ir, protams, rūpēties par cilvēka dzīvību, lai neskas un Dievs nedod notiktu pie šiem visiem krīzes apstākļiem. Un visos šajos apstākļos galvenais ir operativitāte, ātru lēmumu pieņemšana, ātra informācijas apmaiņa starp visiem iesaistītiem dienestiem, veidojot tādu vienotu operatīvās vadības centru pašvaldības līmenī. Un sakiet, lūdzu, tad kā bija patiesībā? Kāda jums ir informācija? Droni bija virs Daugavpils vai nē? Atbilstoši saņemtai informācijai, dronu virs Daugavpils pašvaldības un arī virs Augšdaugavas novada nebija. Vienlaicīgi mēs, komunicējot ar bruņotajiem spēkiem, saņēmām informāciju, ka tajā brīdī, kad viņi riņķoja virs Dagdas, Krāslavas novada, tad arī to iespējamais kustības virziens bija orientēts varbūt pieņēmumu līmenī uz Augšdaugavas un Daugavpils pilsētu, un šajā gadījumā, protams, tā reakcija un tā brīdināšana bija saistīta, lai sagatavotos iespējamiem dažādiem scenārijiem, jo dronu lidošanas ātrums ir pietiekami ātrs, un šajā gadījumā katra minūte ir no svara, lai arī sagatavotu civilās infrastruktūras, pašvaldības infrastruktūras darbu. Vai jūs kā domes priekšsēdētājs informāciju šādos gadījumos saņemat ātrāk kā pārējie iedzīvotāji vai nē? Absolūti nē. Informāciju domes priekšsēdētājs, līdzīgi kā visi citi Daugavpils iedzīvotāji, mēs saņemam vienlaicīgi ar iedzīvotājiem, kas notiek šūnapraidē. Konkrētajā gadījumā informācija bija saņemta 11:30, un burtiski arī šajā pašā brīdī arī gan manā telefonā, gan arī sadarbības čatos vietnēs, kur mums ir operatīvās vadības grupas, arī šī informācija tika ievietota. Un tas nozīmē, ka pašvaldības, mana personīgā reakcija uz visiem pasākumiem, uz visām aktivitātēm ir vienlīdz laika ziņā, tāpat kā visa pilsēta, visi iedzīvotāji, visi struktūru vienību vadītāji un atbildīgie dienesti arī šeit uz vietas lokāli Daugavpilī šo informāciju saņem. Šeit ir jāatzīmē viens ļoti svarīgs fakts, ka pašvaldības infrastruktūra un mūsu civila aizsardzība galvenokārt ir orientēta uz tās informācijas pamata, ko mēs saņemam no bruņotajiem spēkiem, ko mēs saņemam no valsts līmeņa operatīvās vadības centriem, kuri tad, izmantojot savus sensorus un dažādas detektēšanas sistēmas, spēja vai nespēja noteikt viņu atrašanās vietu un arī sniegt mums attiecīgi ātras un operatīvas rekomendācijas. Bet Daugavpils pašvaldībā, kuras ir tās jomas un prioritātes, kur nepieciešams pieņemt visātrāk tos lēmumus?
Atbilstoši likuma prasībām, prioritāte noteikti ir cilvēku dzīvību un noteikti dienas laikā. Šajās gadījumos mūsu prioritāte ir mūsu bērni, kuri mācās mūsu izglītības iestādēs, skola, pirmskola, tehnikumi, Daugavpils universitātes, tā, lai pasargātu tieši viņu prioritāri dzīvības. Un tādēļ arī šajā gadījumā tie pamatieteikumi arī ir par 2 sienu principu, kad visi pēc būtības bērniņi tika izvietoti vai nu gaitiņos, vai kādās citās speciāli pielāgotās telpās, tā, lai tas apdraudējums būtu mazāks. Es vakardien vakarā runāju ar savu jaunāko bērnu, 6 gadi, apmeklēju bērnu dārzu. Viņam tajā brīdī bija pateikts, ka būs spēcīgs pērkona negaiss un bērni tādā, mierīgā psiholoģiskā gaisotnē tika pavadīti koridoros, kur viņi arī savā starpā paspēlēja. Un paldies tiem pedagogiem, kuri psiholoģiski šajā gadījumā bija tiešām lielā mērā noturīgi un ļoti atbildīgi un uzņēmās to darbu ar tiem mazuļiem. Savukārt skolās arī pedagoģi skolēni šo apziņojumu ir saņēmuši. Tur gan tā izpratne attiecībā uz apdraudējumu līmeni, protams, nebija joku līmenī, un bērni to tiešām uztvēra ļoti nopietni. Sākās komunikācija arī ar vecākiem par iespējamību izņemt bērnus, un ļoti daudzi vecāki, ņemot vērā to, ka nav lēmums par ārkārtas situāciju, nekāda juridiski ierobežojumi, tad skolām nepilngadīgo bērnu vecākam nodot var, un to arī ir jāizdara. Mani bērni gan bērnu dārzā, gan skolā bija palikuši līdz tam pēdējiem brīdim, jo es kā vecāks, kurš pamatā iesaistīts kritiskās infrastruktūras un arī civilās aizsardzības sadaļā, tiešām man jāatrodas darba vietā, un es varu paļauties uz tiem kolēģiem, kuri šobrīd arī pilda savus pienākumus uz vietas. Bet tāda iespēja ir. No bērnu dārza un no skolas nepilngadīgos var paņemt vecāki, jā? Tāda iespēja ir, un vecāki šīs iespējas ļoti aktīvi izmanto. Šeit ir svarīgi stāsts par atbildības nastu. Bērns tikko atrodas izglītības iestādē, par viņu atbild izglītības iestāde. Atbildības nastas pārnešana no izglītības iestādi uz vecāku vai tikai tajā brīdī, kad vecāks ņem to bērniņu aiz rokas un izvēlas, piemēram, doties uz savām mājām. Es savukārt gan publiski komunicējot, gan arī šobrīd pietiekami atklāti varu norādīt tās izglītības vietas, skolas, pirmskolas patiesībā ir tās drošākās vietas, uz kuriem arī ir orientētas visas civilās aizsardzības struktūras, ka nedod Dievs, ja gadījumā kaut kur kaut kas notiek, tad tā prioritārā reakcija, palīdzības sniegšana būs tieši šādās vietās vai viņu tuvumā un ap tām. Un tādēļ tā spēku konsolidācija gan pilsētas, gan novadu līmenī vienmēr būs novērojama ap publisko infrastruktūru ar lielu cilvēku pulcēšanas skaitu. Protams, mums ir arī tādi kritiskās infrastruktūras objekti, kā piemēram Daugavpils siltumtīkli. Ir jābūt ūdenim arī, atvainojos, kādā no krāniem. Ir jāstrādā kanalizācija. Viņi arī darbojas Daugavpils ūdensvads. Darbojas Daugavpils satiksme, jo, ja, piemēram, vecāks ņem bērnu, tad bērniņš ir jānogādā. Un katrā konkrētajā gadījumā online tiek sekots, vai apturēt šajā brīdī autobusu kustību, ja, piemēram, ir apdraudējums, ka viņš ir ielidojis Daugavpils pilsētā, vai, piemēram, nē. Un šajā gadījumā ir svarīgi tiešām tā operativitāte un tā komunikācija, ko mēs nodrošinām gan Daugavpils domes mājaslapā, gan, piemēram, es ar saviem sociālajiem tīkliem, kur pietiekami operatīvi visu informāciju, kuri manā rīcībā, komentējam iedzīvotājiem. Vasaras sākums iezīmēs ar pasākumiem, kur pulcējas ļoti daudz cilvēku. Sakiet, lūdzu, vai ir domāts par to, kas notiks, kā rīkoties pilsētas svētku, Līgo svētku laikā? Mums šobrīd ir aktualizējušie jautājumi gan civilās aizsardzības komisijas sēdē, gan arī nākošu nedēļu mums ir saplānota Saeimas aizsardzības ieštetu komisijas sēde attiecībā īpaši uz lieliem pasākumiem un kārtības nodrošināšanu minētajos lielos pasākumos laikā, ja pieļaujam, ka pēkšņi atnāk šāds šūnapreides paziņojums. Mēs šobrīd redzam, ka viss, kas attiecas, piemēram, uz skolu darbu, pirmskolas darbu, muzeju, piemēram, darbu, teātra vai kaut kādas tur sporta nometnes vai kāda cita pasākuma ietvarā, kuru mēs varam lokalizēt
Jā, vai nu kaut kādā konkrētajā vietā, vai nu kaut kādā konkrētajā telpā, tad šajās vietās tie pasākumi pēc drošības apdraudējuma atcelšanas pēc būtības notiek, jo tiek sniegts gan atbalsts, gan visi cilvēki ir informēti par rīcības algoritmiem, kā viņiem būtu jārīkojas. Protams, tādi pasākumi kā Līgo svētki, kā pilsētas svētki, kur visi ir lielā mērā nelokalizēts, bet tajā piedalās visa pilsēta. Un, piemēram, pilsētas svētku laikā vienības laukumā savācas aptuveni 25,000 iedzīvotāju. Tad šo pūli, kā masu lielā mērā izpildot šīs visas drošības prasības, reāli ir zem jautājuma zīmes. Un šodien mēs diskutējam un iekšēji jau runājam, vai pašvaldībai nav jāizvērtē, lai piemērotu papildus drošības pasākumus šajā vietās, vai arī pēc būtības ir jāizskata iespēja par viņu atcelšanu vai pārlikšanu uz citiem datumiem. Šobrīd jautājums par droniem, šobrīd jautājums par gaisa telpas apdraudējumu, tas nav tikai atvainojos Daugavpils, Rēzeknes vai kādas citas pašvaldības jautājums. Tas nav tikai bruņoto spēku jautājums par spējām identificēt viņus, detektēt un arī notriekt nost. Tas ir jautājums nacionāla līmeņa valsts politikas jautājums attiecībā uz kopīgu vienotu pieeju šīs situācijas risināšanai. Jo šobrīd kā fakts, jā, kara nav. Bet miera, diemžēl, arī vairs nav. Paldies par aktuālo informāciju un skaidrojumiem. Jūs klausieties raidījumu no cikla jautājumu un atbildes. Un šīs nedēļas raidījuma dalībnieks bija Daugavpils valsts pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Paldies jums. Uz tikšanos nākamajos raidījumos. Paldies arī turpmāk klausieties Divu krastu radio. Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā Jautājumi atbildes. Raidījumu finansiāli atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.